Latvija – mūsu mājas. Raidījuma cikls Latvija mūsu mājas izskan projekta Sabiedrības informēšanas pasākumi etniskās integrācijas veicināšanai Vidusdaugavas reģionā ietvaros, un to finansiāli atbalsta Islandes, Lihenšteinas valdība, Norvēģijas Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instruments, kā arī Latvijas valsts un sabiedrības integrācijas fonds. Radio 1 programmā jūsu uzmanībai raidījums ciklā Latvija mūsu mājas, un studijā esmu Sārta Vītola. Labdien! Un šodien mūsu studijas viešņa ir poliete Sofija Podžuka. Labdien! Labdien! Tātad jūs esat viena no poļu biedrības Rodacīja dalībniecēm, un tostarp jūs esat kora dalībniece. Un cik mēs jau pirms raidījuma nedaudz parunājām, tad vispirms jūs sākāt dziedāt kori, un tikai pēc tam sākās jūsu darbība pašā biedrībā. Pastāstiet, varbūt, kā tas aizsākās. Es iepazinos ar biedrības priekšsēdētāju Raštevska kungu, un viņš uzaicināja nākt dziedāt, un tā ar to dziedāšanu viss arī sākās. Sāku iet dziedāt, un pēc tam arī piedalīties visus biedrības pasākumos. Un tā dziedāšana vairāk vispirms notika baznīcā arī? Nē. Mums sākumā bija Krustpils kultūras namā, visi tie mēģinājumi bija. Un mums vadītāja bija Agafonova, bet viņa nebija ilgi, kaut kā nevisai mums gāja ar viņu. Un tad mums nāca Iveta Bērziņa, ļoti energiska, un tad mums sākās, kā viss sāka iet uz labo pusi. Kādas varbūt ir tās dziesmas, kuras jūs dziedājāt un kas jums tā sirdī tuvākas liekas? Mums repertuārs ir diezgan plašs. Mums ir gan baznīcas dziesmas, jo mēs piedalāmies baznīcas pasākumos. Ir tādas vienkārši sadzīviskās dziesmas, ir patriotiskās dziesmas, kuras mēs dziedām tādos patriotiskos svētkos. Un varbūt vistuvākās ir tādas parastas tautas dziesmas, tās saucamās galda dziesmas, kur dzied tieši pie galda. Kā pie mums latviešiem tas ir tautas dziesmas, tā arī poļiem ir savas tautas dziesmas. Un kāds liels pasākums jums ir plānots arī tuvākajā laikā? Aprīļa sākumā mums būs tādu galda dziesmu festivāls, kuram mēs patreiz gatavojamies. Uz festivālu būs ciemiņi, solījās būt pat no Liepājas un no Cēsīm. Nezinu, kur vēl varbūt no Jelgavas būs. Mums ciemiņi arī būs ansambli tieši mums uz to festivālu. Kaut kur pāris simt cilvēki. Cik liels ir jūsu koris? Un vai tur vēl var stāties iekšā dalībnieks? Nezinu. Var, noteikti. Un ļoti tiešām es varētu aicināt, lai nāk cilvēki pie mums. Mums nav pastāvīgs tas sastāvs. Mums bija vairāk, pagājušajā gadā mums bija krietni vairāk, kaut kur 12 līdz 14 cilvēki bija mums ansamblī. Bija divas poļu skolotājas no Polijas, bet viņas, diemžēl, viņiem līguma laiks beidzās un viņas aizbrauca projām. Un tad bija divas jaunas dziedātājas, mums tas patreiz iestājās darbā un vienkārši nevar pie mums vairāk piedalīties. Tā kā mums jau tagad ir sarucis kaut kur, laikam 10 cilvēki. Tikai mēs esam palikuši. Tā kā visas iespējas pie jums dziedāt visiem? Noteikti, es pat aicinātu ļoti nākt pie mums, ļoti gaidīsim. Jūs tātad esat poliete, kuras dzimtene ir Latvija, bet, godīgi sakot, ar jums runājot, man pilnīgi nav pat mazākās aizdomas, ka jūs varētu būt poliete, cik jums ir raita valoda. Kā tas nācies, ka jūs tik labi un skaidri runājat latviešu valodā, īstenībā esot polieti? Jā, man visas dzimtas saknes ir poļi, gan visi vecvecāki, visi ir bijuši poļi. Un mājās mums bija tikai poļu valoda. Līdz skolai, līdz 7 gadu vecumam, es citu valodu nepratu, izņemot poļu. Un, kad sāku iet skolā, bija ļoti grūti, jo es tiešām neviena vārda nesapratu sākumā. Bet, pateicoties, mums bija ļoti laba skolotāja, viņa pati arī bija poliete, un mēs tur bijām kādi 5 bērni poļi skolā, un viņa ar mums nodarbojās papildus. Un tā, pateicoties viņai, pusgada laikā es jau varēju runāt. Nebija nekāda problēma. Un tā, latviešu skolā mācījos, un logiski, kad es runāju latviski. Vēlos lūgtu jūs pastāstīt par savu ģimeni, par vecākiem, kādas bija jūsu ģimenē, varbūt arī tradīcijas un kā pagāja bērnība? Vecāki, es pat nezinu, man trūkst vārdu, lai pateiktu
pastāstīja par saviem vecākiem. Man liekas, ka tik strādīgu un tik saimniecisku cilvēku vairāk nav kā mani vecāki. Gan tēvs, gan māte. Tēvs bija ļoti tāds, saimniecisks, ļoti strādīgs, visu pats prata, visu nolīdz. Tēvs mums kāžociņus šuva, zābakus šuva pats. Tā kā mēs, lai gan kara laikā mums viss nodega un palikam pliki basi, bet pagāja gads, un mēs bijām gan apģērbti, gan paēduši, pateicoties mūsu vecākiem. Ģimenē mums bija pārsvarā poļu tradīcijas un, var teikt, tādas reliģiskas, jo vecāki bija ļoti ticīgi, sevišķi tēvs. Pirmā tradīcija, kas mums bija, ko es atceros no pašas savas dzimšanas, tie bija pātari. Sevišķi vakaros, no rīta tēvs steidzās uz darbu, varbūt laika nebija, bet vakaros, kad bija paēstas vakariņas, tad visi bērni bija ap galdu, tēvam bija grāmata rokās, un kamēr pātari nebija noskaitīti, neviens gultā netika. Vispirms vajadzēja noskaitīt pātarus. Tas pats bija svētdienās arī. Un, lai cik mēs varbūt pēc kara nabadzīgi dzīvojām, bet vecāki centās, lai mums vienmēr būtu svētki. Un sevišķi Ziemassvētki un Lieldienas jau tika atzīmētas tiešām. Es saku, pie mums visa sāģa nāca, visi bērni, jo pie mums bija šūpolis, mums bija ragaviņas, ar ko braukt Lieldienās, lai cik nabadzīgi, bet olas mums vienmēr bija krāsotas, un visi kaimiņu bērni nāca pie mums, jo mēs bijām liels bērnu bars, un citiem tur pa 1-2 bērniem, un tad visi nāca pie mums. Cik lieli ģimeni jūs bijāt? Mēs 11 bērni vecākiem, 6 māsas un 5 brāļi. Tā kā jums noteikti bērnība pagāja varbūt arī grūtos laikos, un tomēr tā diezgan saulēnas jums tās atmiņas ir. Man ļoti labas atmiņas par bērnību. Mēs ļoti saticīgi, es neteikšu bijām, bet mēs arī esam līdz šodien dienai, brāļi, māsas, mēs esam ļoti saticīgi un ļoti labi satiekam un sanākam jubilējās, joprojām vēl. Un mums ir tāda laba varbūt tradīcija, katru gadu mēs braucam uz kapu svētkiem, tad mēs salasamies visi ar bērniem, ar mazbērniem pie vecākiem uz Latgali, uz kapu svētkiem. Visi kopā salasamies. Vai jums ir iznācis arī braukt kaut kur ārpus Latvijas, varbūt uz Poliju? Polijā esmu bijusi, un tālākais ceļojums, kur es esmu bijusi, tā ir Medžugorje. Braucām un tur veselu nedēļu nodzīvojām. Tas bija tā kā svētceļojums, tāds brauciens, svētceļojuma tipa, ļoti skaists brauciens, ar autobusu braucām. Protams, man varbūt tāds pirmais brauciens bija tādā tālā ceļā, bet tas bija arī kā svētceļojums un arī kā ekskursija. Ļoti labas atmiņas, ļoti skaistas. Un Polijā arī esmu bijusi. Arī bija ekskursijā, bijām aizbraukuši arī. Polijā. Te tuvāk jau, kā saka, pa Padomju Savienību, kā agrāk daudz kur būts ir. Vai jūs arī atzīmējat kaut kādus īpašus, teiksim, tieši poļu svētkus, ja vairāk ir tā latviešu tagad tie svētki, tā kā ilgāk šeit arī dzīvot? Vēl joprojām mums varbūt vis tādi vairāk atzīmēti svētki ir, poļi sauc Ziemassvētku vigilija. Tas ir pirms Ziemassvētkiem vakariņas. Tās tādas pirmssvētku vakariņas. Tas ir ļoti tradicionāli poļiem. Mūsu mājās tas tika tā atzīmēts. Uz galda tika uzklāts siens, virsū baltu galdautu. Un tad lika ēdienus. Ēdienī bija jābūt 12. Tas ir simboliski 12 apostuli. Un tā, tie 12 ēdieni pie kam? Bez gaļas ēdieniem, jo tas ir gavēņa diena. Gaļa nedrīkst būt galdā. Un bez gaļas, un 12 ēdieni, un tad pie mums katoļiem ir tā sauktās dievmaizītes, jeb oplātes, kā sauc. Un tad dalās ar tām oplātēm, visi iet uz riņķe un dalās katrs. Pasniedz otram un saka novēlējumu kādu. Tā ir tāda ļoti skaista, laba tradīcija. Tā mums joprojām ir, arī tagad mēs katru gadu salasamies savā biedrībā, bet ne tikai biedrībā, savās mājās mēs visas māsas pieturamies pie tās tradīcijas. Man galdā arī vienmēr ir siens, ir balts galdauts, ir oplātes un ir 12 ēdieni.
Kā ir ar nākamajām paudzēm, ar bērniem, ar mazbērniem, arī jūsu māsu, piemēram, vai viņi arī tās poļu tradīcijas vai tā kā vairāk uz latviešu pusi? Nu, neteiksim, ka ļoti pieturās pie tām poļu tradīcijām, bet kad mēs salasamies kopā, tad mēs pieturamies. Nu, bet bērni varbūt jau ne tik, lai gan mans dēls vienmēr piedalās arī tais vakariņās, vienmēr ir, un kā saka, ja mums ir kaut kādi tādi sajieti savā ģimenē, tad arī mūsu bērni piedalās. Kā jūs teiktu, vai latvietis un polis ir tādas līdzīgas tautas, vai kas ir atšķirīgs šīm abām tautām, latviešiem un poļiem? Es domāju, ka liela starpība ir. Tomēr. Latvieši ir tādi, varbūt teiksim tā, vienpat vairāk. Viņi vairāk tādi noslēgti savā, varbūt ģimenē, savā dzīvoklī. Poļi tādi vairāk sabiedriski, vairāk mīl tādus sajietus kopā, varbūt vairāk svētkus atzīmē, varbūt tādi varbūt vairāk sabiedriski, es teiktu tā, vairāk kolektīvi kaut ko. Es dzīvoju pie savas krustmātes Ezernieku tuvumā, un tur visa sāģa bija poļi. Viņiem bija ļoti skaistas tradīcijas. Viņi kopīgi atzīmēja visas jubilejas, kopīgi kartupeļu talkas taisīja, kopīgi tās apkolības visas, un vienmēr tas tika atzīmēs. Pie kam nekad nevienu no sāģas es netiku redzējis piedzērušu. Lai gan bez vīna pudelītes neiztika nekad, bet dzēra pārsvarā vīnu. Un tā, lai piedzertos, pie poļiem nav pieņemts. Kas būtu tas, varbūt, ko jūs vēlētu dažādām tautām šajā laikā, šajās mūsdienās? Šajās mūsdienās man liekas, ka mums dalīt nav ko. Mums viss jābūt kopīgi, un es ļoti atbalstu latviešu tradīcijas visus, un pati labprāt arī piedalos, un man liekas, ka tas ir mūsu Latvija, ir mūsu zeme, mūsu mājas, un mums visiem jābūt vienotiem savā Latvijā, savā dzimtenē. Liels paldies jums par sarunu! Tas bija raidījums ciklā Latvija mūsu mājas, un studijā biju es Sārta Vītola. Uz sadzirdēšanos atkal! Latvija mūsu mājas!